Šis te klucis ir Boloņas mērce, ko es biju uztaisījis pirms apmēram mēneša. Sasaldēju, un šodien man ir laiks gatavot kaut ko vairāk. Taps lazaņa, un, ja paliek pāri materiāls, tad arī pildīti kaneloni. Kaneloni ir šādas te caurulītes, kuras neatceros, cik tas diametrs, bet viņas pilda ar pildījumu un pēc tam cep līdzīgi kā lazaņa. Ko, draugi, es kausēju vaļā to mērci. Drīz jau būs atkususi, smarža nāk ļoti, ļoti laba. Un tad es ķeršos klāt bešamela mērcei. Esmu sarīvējis arī sieru mazliet. Es likšu arī, protams, vēl mozzarellu klāt. Un likšu vēl vienu cieto sieru Gran Padano. Tas ir itāļu cietais siers, nu to vēl piebēršu arī klāt. Tā būs ļoti, ļoti forši. Jautājums, vai man pietiks mērcis priekš tām caurulītēm. Nu, skatīsimies. Starp citu, Boloņas mērci es saldēju tikai tāpēc, ka man tajā dienā nepietika laika un enerģijas visam, lai to pabeigtu no A līdz Z. Nu, es domāju to lazaņu, tāpēc es uztaisīju lielāko daļu no darba un sasaldēju līdz labākiem laikiem, kad man ir vairāk laika. Šī Boloņas mērce ir ļoti, ļoti īpaša. Tajā ir paņčeta, lielopu maltā gaļa, kā arī cūgaļa, bet nevis vienkārši cūgaļa maltā, bet kupāti. Es pieliku dažus kupātus, es viņiem pārgriezu ādu un saliku to pildījumu iekšā, kas ir jau foršām garšvielām un ļoti ekstra tādu garšu, aromātu un visu. Un, protams, tur ir dārzeņi, viss, kas tur ir vajadzīgs. Līdz ar to plus vēl tas viss sautējās tur 3 stundas. Nu, līdz ar to man vairāk nepietika laika un enerģijas tajā dienā to turpināt. Es to atdzesēju un ieliku uz saldēšanu. Kaut kāds, laikam, 3 nedēļas man viņa stāvēja saldētavā. Nu, bet tā, šodien ir turpinājums, es to varu pabeigt. Starp citu, bešamela mērci es šoreiz taisīšu no 1 litra piena. Izmantošu 70 gramus sviestu un 70 gramus miltus. Nu, un, protams, sāls un muskatrieksts. Vēl varbūt kādu piparu pielikšu. Šoreiz būs vairāk tās mērces. Parasti es taisu no 600 ml, 40 grami un 40 un 600, bet šoreiz būs 70 un litrs. Tā. Lazaņa ir gatava iet krāsnī, viss ir salikts un likšu iekšā viņu uz kādām 30 minūtēm 200 grādos apmēram. Nu, uz beigām var samazināt uz 180. Un tagad es pievērsīšos, man vēl palika mērcis mazliet pāri, gan bešamela, gan Boloņas mērce, un es pildīšu šos te kaneloni. Nu, kaneloni arī ir sapildīti, pārliec ar bešamela mērci, pārkaisīts ar Grana Padano sieru, un pēc tam, kā lazaņa izcepsies, es likšu viņus arī krāsnī iekšā. Tos es vēl nekad dzīvē neesmu ēdis un taisījis. Būs interesanti pagaršot. Nu, šādi man sanāca lazaņa. Draugi, tas ir ļoti, ļoti garšīgi. Es vēl neesmu pagaršojis, bet es esmu drošs, ka būs garšīgi. Nu, tā. Yummy, yummy. Nu, lūk, arī kaneloni. Vēl neesmu pagaršojis, bet nu, izskatās viņi super apetalīgi. Es paņēmu 4 tās caurulītes, kas ir pildītas ar gaļu, ar Boloņas mērci. Apakšā ir bešamela mērci, tad ir pildītie makaroni, tie kaneloni. Un pa virsmu vēl es pārlēju bešamela mērci arī un uzbēru Grana Padano sieru. Es domāju, ka garšos ļoti labi. Paldies, ka skatījāties un parakstieties uz manu kanālu, ja vēl neesat to izdarījuši līdz šim. Būs daudz interesanti sakarā ar ēdienu un receptēm.